Esiet sveicināti, mīļie skatītāji! Esam klāt ar saulainu noskaņojumu un jauniem stāstiem. Klājam brokastu galdus, pulcējamies tuvāk pie saviem televizoru ekrāniem un skatāmies! Šodien raidījumā Ķepa uz sirds skatieties, kāda ir lielākā un modernākā dzīvnieku patvērsme Eiropā. Kāpēc vāciešiem ir modē pirkt eksotiskos dzīvniekus, bet pēc tam tie nonāk patvērsmēs? Vai modes žurnālistes Unas Ulmes kaķiem arī patīk pucēties? Šodien Ķepa uz sirds dodas uz Berlīni. Tajā atrodas lielākā un modernākā dzīvnieku patvērsme Eiropā. Arī īsts paraugs, kādos apstākļos pamestie dzīvnieki atrodas, līdz tie sagaida savus jaunos saimniekus. Trīspadsmit gadu pastāvēšanas laikā Berlīnas dzīvnieku patvērsme ieguvusi apzīmējumu Dzīvnieku pilsēta. Un nevelti tās teritorija ir 16 hektārus liela, kas ir aptuveni tikpat daudz, cik 22 futbola laukumi. Ērtākais pārvietošanās līdzeklis milzīgajā teritorijā – velosipēds. Pašlaik jaunas mājas šeit gaida aptuveni 1300 dzīvnieku, apmēram 300 suņu, 350 kaķu un daudzi mazie dzīvnieki – truši, jūras cūciņas, dažādi eksotiskie dzīvnieki, putni un pundurcūkas. Patvērsmes darbu nodrošina 140 darbinieki un 10 brīvprātīgo. Tas ir Timo. Viņa ikdiena paiet aprūpējot patvērsmes suņus. Suņiem nodrošināti plaši voljeri, biežas pastaigas un apmācības. Pašlaik Timo pārziņā ir ap 40 suņi. Also ich mache jetzt das Futter fertig für die Hunde, weil wir haben immer natürlich eine Morgenfütterung und eine Nachmittagfütterung. Es pagatavošu suņiem ēst. Mums ir rīta un pēcpusdienas ēdienreize. Šeit mums ir īpašs saraksts, jo daļai suņiem jāēd savādāks ēdiens. Mums ir alerģiski suņi vai suņi, kas ir jūtīgi pret kādu no barības sastāvdaļām. Tāpēc vajag pastāvīgi sekot līdzi, vai kādam nepasliktinās veselība. Barošana vienmēr notiek vienā un tajā pašā laikā, jo arī suņiem ir izveidojies savs ritms. Viņi pie tā ir pieraduši. Kas vēl ir svarīgi? Mums ir slimi suņi, kuri saņem zāles. Letzten Endes etliche Hunde, die auch Medikamente bekommen. Wenn das alles soweit erfolgt ist, haben die Tiere in der Regel auch nicht so Kad tik tālu viss ir paveikts, dzīvnieki nemaz tik lielas rūpes nesagādā. Daudzi domā, ja sunim ir sirds problēmas, viņam nav vērts dzīvot. Tās ir muļķības. Vienkārši ir jāpiedomā un jādod zāles. Tad suns var nodzīvot pat ļoti garu mūžu. Lai gan Vācijā nav klaņojošo suņu problēma, patvērsme tik un tā pastāvīgi ir pārpildīta. Viens no iemesliem, kādēļ cilvēki pamata savus mīļuļus, izpratnes trūkums par šķirni vai suņiem vispār. It's a big problem with dogs, especially dogs in the city. Īpaši liela problēma ir ar suņiem. Cilvēki meklē suni, kurš ir jauks, izskatās skaisti, piemēram, Veimārieti vai Džeka Rasela terjeru. Jack Russell Terrier. One big problem is that the people are not aware of the needs. Ļoti liela problēma ir, ka cilvēki neņem vērā dzīvnieku vajadzības. Ir darba suņi, kuriem ikdienā daudz jāskrien, bet cilvēks suni tur pilsētā un, piemēram, strādā iepirkšanās centrā, jo viņam ir jāiedaras cilvēku pasaulē. Tā ir problēma. Into the world of the human being, and that is a problem. Vācijā ir stingri noteikumi cilvēkiem, kas vēlas adoptēt dzīvnieku. Jānorāda savi dzīves apstākļi, kas tiek izvērtēti vai ir pietiekami piemēroti izvēlētajam dzīvniekam. Tiek veiktas pārbaudes arī dzīves vietā. Par labāku kandidātu tiksiet uzskatīts, ja mājās jau būs kāds mājdzīvnieks. Arī ziedojums patvērsmē ir daudz lielāks nekā Latvijā. Visdārgākie ir kucēni un kaķēni. Piemēram, par kucēnu būs jāmaksā 250 eiro, par pieaugušu suni 90.
Tāpat kā Latvijā, arī Vācijā lielas raizes sagādā ielu kaķi. Un tieši pavasaris ir laiks, kad patvērsme ir peļu junkuru pārpildīta. Kaķiem te ir radīti lieliski apstākļi, kā īstā 5 zvaigžņu kurortā. Viņu sauc Rembo. Viņš tika atrasts uz ielas. Diemžēl viņam ir diabēts, un tas nozīmē, ka viņam 2 reizes dienā jāsaņem insulīna injekcijas. Un tam visam vēl klāt ir arī sirds problēma. Šeit tas tiek ārstēts bez maksas. Kaķiem, kuriem hroniskas saslimšanas, tiek nodrošināta bezmaksas veselības aprūpe. Visātrāk uz mājām aiziet tādas šķirnes kaķi kā krievu zilie un siamieši, bet no bezšķirnes kaķi ar rudu un 3-krāsu kažociņu. Par lielu problēmu tiek uzskatīti kaķi, kuri savas dabiskās vajadzības kārto tur, kur pašiem tīk. Viņi patvērsmē nonāk ar apzīmējumu netīrīgie. Viens no šādiem kaķiem ir Mice. Daraufhin musste die Besitzerin ihn in der Wohnung einsperren, konnte ihn nicht mehr laufen lassen. Viņš sāk iezīmēt teritoriju dzīvoklī. Tāpēc saimniecei nācās viņu atdot. No viņš patvērsmē dzīvo jau 2 gadus. Mice ir ļoti jauks un mīļš puika. Iepriekšējā saimniece vienmēr zvana, lai apvaicātos, kā viņam iet. Viņa slikti jutās, ka ir atstājusi kaķi šeit. Lielākā problēma ir tā, ka runcis vēlas dzīvoties ārā un negrib būt iespundēts dzīvoklī, tāpēc iespējams viņai ar kaķi vajadzēja pārvākties. Pārvākties tur, kur viņš atkal var iziet ārā. Tas būtu vienīgais risinājums, lai paturētu kaķi un dzīvotu laimīgi kopā. Dass sie mit ihm umzieht und dass dann wieder raus kann. Iepriekšējā raidījumā stāstot par papagaļu patvērsmi jau minējām, ka Vācijā populāra tendence ir eksotisko dzīvnieku turēšana. Bieži vien kā pirmais mājdzīvnieks tiek iegādāta ķirzaka ar ļoti eksotisku nosaukumu – Austrālijas bārdainais pūķis. Viņi mums ir ļoti daudz, jo viņu uzturēšana nav sarežģīta. Par šo ķirzaku var parūpēties pat iesācējs. Viņam nepieciešams standarta terārijas, smiltis un nelielas dekorācijas. Eksotisko dzīvnieku kopēji atzīst, ka cilvēki bieži vien nerēķinās, ka gan bārdainajiem pūķiem, gan iguānām ir garš mūžs. Iguānas labos apstākļos var nodzīvot pat 20 gadus, un tā kā šie dzīvnieki nav triku meistari, cilvēkiem kļūst garlaicīgi un tos izmet uz ielas. Kā labu piemēru var minēt, ka šī patvērsme mazos dzīvniekus adopcijai atdod tikai un vienīgi pa pāriem, lai tie nekļūtu depresīvi un nesāktu slimot. Torstens, mūsu vientuļnieks, tika atdots, jo viņš tika turēts sliktos apstākļos. Kas notika ar viņa kājiņu, mēs nezinām. Tagad, kā pārītim, mēs cenšamies abiem kopā atrast jaunas mājas. Pašlaik viņiem abiem iet ļoti labi. Kad cilvēki iegādājas bruņurupucīti, viņš izskatās tik maziņš. Bet 4 gadu laikā bruņurupucis var izaugt līdz pat 40 centimetriem liels. Un tas vēl nav viss. Viņi aug visu mūžu. Dzīves ilgums bruņurupučiem ir no 80 līdz 100 gadiem. Šīs bruņurupuču pāris piedzīvojis 2. pasaules karu. Tā ir meitenīte. Viņai ir 80 gadi. Lūk, arī puisītis. Viņi ir laulātais pāris, dzimuši 1934. gadā. Viņi nāk no ļoti senas ģimenes mājas, dzīvojuši kopā ar tantiņu 80 gadus. Dāma nesen nomira, un viņas tuvinieki tīrot māju atraduši viņus abus pagrabā guļot ziemas miegu. Viņi ir ļoti labā formā. Visus šos gadus par viņiem ir ļoti labi rūpējušies. Šie pensionāriņi meklē jaunas mājas un par savu pēdējo dzīvesvietu nemaz negrasās saukt patvērsmi.
Par Berlīnes patvērsmes talismanu kļuvusi liela izmēra ķirzaka un plēsējs ūdens varāns. Tas ir Roibers. Viņš ir visu mūsu mīlulis. Šeit atrodas jau 3 gadus. Viņu atnesa jauns vīrietis, kurš atzina, ka netiek ar viņu galā. Iespējams, ka puisis viņu paņēma kā mazulīti, bet varāns ļoti ātri izauga un kļuva ēdelīgs. Uzturēt šādu dzīvnieku ir ne tikai ļoti dārgi, bet arī ļoti bīstami. Šie pērtiķīši pirms tam tika izmantoti kā cirka dzīvnieki, līdz nonāca šeit. Tiem tagad te ierīkota pastāvīga dzīves vieta. Vācijā dzīvnieku aizsardzības likums paredz, ka nevienu dzīvnieku nedrīkst iemidzināt, ja viņiem ir laba veselība vai tie nevar atrast jaunas mājas. Neskaitot lielo daudzumu eksotisko dzīvnieku, te šobrīd mitinās arī pundurcūkas, zosis un pat aitas. Unser Bärchen ist ungefähr vor 2 Jahren in der Stadt aufgegriffen worden. Mūsu lācītis aptuveni pirms 2 gadiem tika atrasts pilsētā. Viņš ir ļoti mīļš puika un vēl joprojām meklē jaukas mājas. Ir ļoti grūti atrast minicūkām jaunas mājas. Ir vajadzīgs plašums, vislabāk kādā zemnieku saimniecībā. Viņš ir ļoti mīļš un jauks. Labprāt ļaujas pabužināšanai. Gerne kraulen. Berlīnes patvērsme pastāvīgi iesaistās cīņās par dzīvnieku tiesībām. Tāpat kā pie mums, arī Vācijā ir aktuāla ielu kaķu sterilizācija un mājdzīvnieku labturība. Vācijā jebkurš var turēt mājdzīvnieku bez jebkādām iemaņām. Tāpēc mēs cīnāmies par likumu, kas paredzētu, ka ir jāiegūst zināšanas par to, kādas ir dzīvnieka vajadzības. Piemēram, Šveicē jau ir šāds likums. Mūsu biedrība cenšas padarīt pasauli nedaudz labāku, un to mēs cenšamies darīt katru dienu. Es uzskatu, ka mēs cilvēki varam mainīties. Es zinu, ka vienmēr būs slikta attieksme pret dzīvniekiem, tāpēc mēs cenšamies darīt visu pēc iespējas labāk. We do our best. Raidījumu turpinājumā skatieties, vai modes žurnālistes Unas Ulmes kaķiem arī patīk pucēties. Asko ir 2 gadus jauns suņu puika. Šis skaistulis tika atrasts klaņojot apkārt pamests un nevienam nevajadzīgs. Asko būtu priecīgs, ja atrastu saimnieku ar privātmāju vai iespējām kārtīgi izskrieties brīvā dabā. Suņuks ir ļoti aktīvs un dzīvespriecīgs. Kopīgu valodu spēja atrast arī ar kaķiem. Hei, mostamies un filmējam! Ķepu video ar vērtīgo balvu turpinās. Lai to iegūtu, sūti mums savu mīluļa jautrās, interesantās, jocīgās un smieklīgās izdarības. Sūti savu video uz info@ķepuzsirds.lv. Padari savu mīluli slavenu visā Latvijā un saņem balvu planšetu datoru. Balvas izloze jau šomēnes!
Sūti savu video mums un iegūsti vērtīgo balvu. Balvas izloze jau šomēnes. Kas tur? Labrīt! Labrīt! Kas te mums tur atnācis? Ķepus sirds. Labrīt! 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 Nu jā, mīļš. Izskatās, ka Bartons un viņa draugi Džese un Lība ir lieliski palīgi saviem saimniekiem brokastu gatavošanā. Jāsaka, ka nav pagājis nemaz tik ilgs laiks, kopš Bartons var baudīt ģimenes siltumu. Viņš dzīvoja ģimenē, un tad kaut kādu apsvērumu dēļ viņš tika aizvests pie vecākiem uz laukiem. Un laukos jau tā saprašana ir tāda par tiem suņiem, kad suns pie ķēdes vairāk vai mazāk. Kad Inga internetā izlasīja ziņu par nelaimē nonākušo Sanbernāru, viņai bija skaidrs, ir jāpalīdz. Kā suns var justies, ja pēkšņi viņam ir bijusi kaut kāda teritorija, un tagad viņi pieliek, nezinu, pāris metrus garā ķēdē. Viņam jau nav variantu, viņš samierinās, ko viņš klieks, nekas jau nenotiks, vai ne? Jā, tas tāpatās kā cilvēki ne par ko ielikt cietumā. Bartoniņš nebija formā, jo cik viņam tā kustība bija pie tās ķēdes, tik viņam bija pie tās ķēdes tā kustība. Tad bija tās pirmās reizes, kad gāja uz mežu staigāties, tā ļoti prātīgi jāiet bija, lai nesanāk beigās nest mājās. Vai tiešām suņa lielais augums abiem ne uz mirkli nelika aizdomāties? Vai mums to vajag un mēs to varam? Un galu galā sākotnēji jau nevarēja zināt, ka Bartonam izdosies sadraudzēties arī ar Džesi un Lību. Ārpus no komforta zonas un uz priekšu. Man liekas, ka brīžiem ir jāpieņem kaut kādi, jānoriskē vienkārši. Jo, man liekas, suns ir suns, un pēc dabas, man liekas, jebkurš ir pelnījis mīļumu. Un ja mums tāda iespēja ir, kāpēc neizmantot? Ir jau tā, ka visu pasauli jau neizglābsi, bet ir kaut kādas tādas lietas, kurās tu vienkārši jūti, ka tas ir tas moments, kad ir jāpalīdz. Dos buču, Lība. Dos buču. Buču dosi? Do buču. Līdzīgs dzīves stāsts ir arī Lībai. Arī viņa saviem saimniekiem kļuva nevajadzīga, kuri savulaik viņu bija izmantojuši kucēnu ražošanai. Lība bija tā kā dārziņos atstāta pie mājas, pie suņu būdas, pie ķēdes. No sākuma likās, ka viņš ir labradors, nevis retrīvers, jo, kā lai to pasaka, spalva bija diezgan maz. Tāda bija kauli un āda, kā sakās, teiksim. Bartons tādā ziņā viņš bija, tas viņam vairāk bija tā psiholoģiskā trauma, teiksim, un tāda, ka viņš nebija tur ķemmēts, suns no tā kā nenomirs, ja viņam neķemmē, bet, ja viņam pietrūkst pārtikas. Liekas, ka tā citreiz problēma pat atrisināsies no sevis. Aizvedīšies tur, sunītim, gan jau būs labi. Nebūs labi. Kā es saku, nav neatrisinām problēma. Vienkārši dažkārt nepatīkam risinājumi. Tieši priekš tevis, tev jāpieņem tas lēmums. Nevis par labu sev, bet par labu tam sunim. Jo, kā sakās, cilvēks jau taistās problēmu. Viņi jau nav pie vainas. Inga un Mārtiņš uzskata, ka nekas uz zemes nav ļaunāks par vienaldzību, un ja tev ir iespēja palīdzēt, tad tas ir jādara, jo viņi tev pēcāk atdara dubultā. Tā ir tāda mīlestība un prieks. Es nezinu, es katru rītu, kad kāju pa trepēm lejā, viņi otrā stāvā neiet, un viņi visi sagaida nenormāli priecīgi, tāda, ka nebūtu mēnesi redzēts, un tas tā uzlādē tev visai dienai. Pirms aptuveni 11 gadiem Figaro kā mazu kaķēnu adoptēja. Viņš nokļuva mīlošas saimnieces rokās, kas izaudzināja kaķa bērnu par skaistu un pieklājīgu runci. Diemžēl pavisam nesen Figaro saimniece aizgāja mūžībā, un runcītis atkal nokļuva patvērsmē. Figaro patīk cilvēku uzmanība, viņš ir sabiedrisks un ļoti mīlīgs, īsts klēpja kaķis. Vislabāk jutīsies pie gados vecākiem cilvēkiem bez citiem dzīvniekiem. Tu taču man vienmēr asistē. Jā, pasties, darī.
Dori, re. Viņa ir atnāca. Šorīt ķēpa uz sirds viesojas pie modes žurnālistes Unas Ulmes un viņas diviem mīluļiem Monas un Doriana. Vārds jau izsaka visu par to, kāds viņš mums ir. Bērnam es noteikti neliku tādu vārdu. Tas tāds narcisisms, jā, bet kaķiem drīkst. Jo šitā ir tāda suga, kurai patīk izrādīties. Abisīnijas kaķis vārdā Dorians Unas un Gaita ģimenē ienāca pagājušajos Ziemassvētkos, kad aizsaulē aizgāja viens no sijāmiešiem Vincents. Saimnieki vēlējās pēc iespējas ātrāk Monai atrast jaunu draugu. Mēs bijām kaķu izstādē. Un kaut kā iekrita tas brūnais orientāls, tieši brūnais. Ja? Un Gaitim, viņam brūnā ir mīļākā krāsa, un mēs bijām ieciklējušies uz to brūno kaķi. Arī šis te Siāmas kaķis ir arī no austrumu tās orientālās sugas. Un līdz ar to gribējās kaut ko radniecīgu, ja, jo mēs arī, kad konsultējāmies, mums teica, ka šie kaķīši arī savā starpā labāk sadzīvo. Saka jau, ka saimnieki ar saviem mīluļiem esot līdzīgi. Gaitis ir pilnīgi kopīda. Viņi taču pilnīgi vienādi. Varbūt arī es druscītiņi, bet viņi noteikti vairāk. Tās, kā saka, kalsnās garās sejas formas mums visiem četriem Moniņai tāpatās. Un kā ar modes jautājumiem, vai abiem kaķiem skapis pilns ar tikpat daudz štātēm kā saimniecei? Šī tēma, manuprāt, ir ļoti saudabīga, tāpēc, ka tas ir predabiski un smieklīgi. Aksesuāri, tas ir tā, piemēram, tur kādai bildēšanai, vai tur kāds ciemiņš atnāk. Ja, tas tāds arī tas bišķi just for fun, jā. Tos principā es atbalstu, kāpēc nē, ja kaut kādas tikko bija jūsu pašraidījumā sunīca lakatiņiem. Kolosāli, nē, godvārds, man šausmīgi patika. Tad jau atzinīgus vārdus sabiedrības dāmām, kuras saskaņojušas savus tārpus ar saviem mīluļiem, no tevis nedzirdēt. Ja tā ir jauna meitene, kurai ir klēpja sunītis, ja, es viennozīmīgi atbalstu, jo tas ir tāds tā kā tev apmēram lellīti, ja, kādreiz tur Bārbija sapacēti, ja, vienīgais, ka viņa dzīva un ar viņu var iziet sabiedrībai. Bet ja tā ir kundze gados, ja, tad ko tur komentēt? Tad tas ir smieklīgi, teikšu godīgi. Un ir pārliecināta, ka dzīvnieka skaistākā rota ir viņa kažociņš. Un arī viņai ir idejas, kā savu garderobi pieskaņot Dorianam. Man ir pavasarīgs plašķītis, man ir šis rozā džemperis, tāpēc, kad gaišie pasteļi ir šīs sezonas aktualitāte, un reku man krēles ir. Tā, kuru kaķis? Nes tikai Dorian! Runājot par cilvēku un dzīvnieku attiecībām, ir kas daudz svarīgāks par stila sadarbību, uzskata Una. Tā ir appusēja pieķeršanās un mīlestība. Es nezinu, man tas kaķis ir tā kā tāds mīļumiņš. Man vajag, lai viņš nāk pie manis pamužināties. Man tā enerģētiskā apmaiņa laikam ir ļoti būtiska. Mani sauc Una Ulme, viņu sauc Dorians, un jūs skatīties raidījumu Ķepa uz sirds. Kamēr viesojāmies Berlīnas Patvērsmē, piedzīvojām skaistu mirkli. Uz jaunajām mājām devās runcis Marko. Marionai Baronai vienmēr patikuši kaķi. Un beidzot ir pienācis mirklis, kad viņi var vienam no viņiem nodrošināt pietiekami daudz vietas un labus dzīves apstākļus. Man tā liekas lieliski iespēja dot jaunas mājas gados vecākam kaķim, tāpēc es nonācu pie lēmuma palīdzēt pieaugušam kaķim. Marko ticis arī pie jauna vārda – Emīls. Runčuks Marionai iepaticies mierīgās un nosvērtās dabas dēļ.
Man atļauj pie viņa ieiet, un jau tad viņš mani nošarmēja, trinās man gar kājām un lūkojās man pretī ar savām lielajām acīm. It kā sakot, ņem man līdzi, un šodien es viņu ņemšu līdzi. Pienācis laiks atvadīties, lai jums saulaina un priecīgiem notikumiem bagāta nākamā nedēļa. Samīļojam un kārtīgi sabučojam savas mammas. Tuvojas taču māmiņu diena. Tiekamies jau pēc nedēļas. Atā! Nākamajā raidījumā skatieties, kāpēc mūziķi Jolanta Gulbe un Denis Paškevits uzskata, ka svarīgs ir īpašais klikšķis starp dzīvnieku un cilvēku. Skrājienu pārādi. Dorian, kā es tev mācīju? Tu vairāk neko neievēro. Dorian, kā es tev mācīju? Dorian! Lūk.